Pirmais sniegs. Jau no paša rīta pie logarūts, kuru rotāja pirmās leduspuķis ar savu netveramo ritmu un mirdzumu, bija piespiedušies 3 mazi degunteļi, apaļi un silti kā pīrādziņi. Naktī, kamēr mājā elpojas saldākais miegs, ārā bija noticis brīnums. Viss pagalms mainījies. Visaugstākajā laikā debesis sasildījušas pasauli ar maigāko un spožāko segu, piesedzot aizgājušā rudens drūmumu. Skat, pat puķu dobe paslēpusies zem sniega, un no vakara ārā atstātā divriteņa laukā raudzījās viens stūra un daļa riepas. Kavēšanās vairs nebija iespējama. Kamēr no debesīm leju plēni krita un krita lielas mīkstas pārslas kā visbaltākās spilvenu dūnas, mazās jaunkundzes tieši pretēji, gluži kā ar ragavām no visaugstākā kalna, ātri skrēja uz vecāku istabu. Snieg! Ārā snieg! Meklēsim ragaviņas! Sauc trīsbalsīgais koris. Vecāki samiegojušies saskatījās un pasmaidīja. Izvēles nav. Izskatās, ka šorīt brokastis būs vēlāk, smaidot teica tētis. Pačukstēšu. Sniegs sagādā prieku ne tikai mazajiem, bet arī visiem lielajiem, kam drusciņ vēl sirdīs ir bērnības prieks. Ar steigu tika meklēti razbainieki, cimdi, kas kā jau parasti slēpās viens no otra, ap kakliem virpinātas šalles un kājās stūķēti zābaki. Durvis jau bija vaļā, bet mamma vēl aši zieķēja mazliet krēma uz ziņkārīgajiem deguniem, pirms ļāva pamest silto telpu. Un tad jau aidā, baltajā pasaulē iekšā. Katrai no māsām ir savs veids, kā apsveicināties ar pirmo sniegu. Mazākajai jāpārbauda, vai tas garšo ar vien tikpat labi kā pērn. Lielajai māsai jāatkārto piku lidošanas trajektorijas, lai atgūtu meistarību. Bet vidējā kopā ar tēti ieslidina ragavu trasi piemājas kalniņā. Pirmā sniega rīts paskrien jaudrībā un smieklos, līdz cimdi jau slapi un vaigi pavisam sārti. Tā ir zīme, ka īstais brīdis doties iekšā, jo mamma būs pagatavojusi brokastis, pankūkas, kas bagātīgi apkaisītas ar pūderu cukuru, gluži tāpat kā pasaulē aiz loga. Un tādas īsti nozīmīgas atšķirības jau arī nav. Nepazaudē mazo cilvēku sevī, un katru gadu, gluži kā ar bērna acīm, atkal saskatīt visā Ziemassvētku prieku.